in the family of Arvid and Bertha Pilskals. Her father was a medical doctor and mother looked after a family of 5 children. Of these, all have passed away except the youngest sister, Ari, who is here with us today. The family later moved to another town, Saldus. Life in independent Latvia was happy and young Mara had started school when the Second World War broke out and Latvia... Like all assisted migrants, Mara had a contract with the government that she would work for 2 years as directed. She was sent to Gulgong in country New South Wales to work as a nurse in the local hospital. Her friend, Aina Darbolina, also went there. Sometime later, they were both sent to Albury to work in a clothing factory and finally to Melbourne, where she was reunited with her mother, brother Indulis, and sister Aria. 1964, then Perth in 1965, and back to Melbourne in 1969. In 1972, the strict post-war restrictions had been relaxed and it was possible to visit Latvia as a tourist. Mara went to Riga and her father was also able to come to Riga from Siberia. They had a very joyful reunion as Mara's eldest brother Andres had settled in Riga after his release from Soviet imprisonment. For more than 10 years she had attended the 3-week-long Latvian Lutheran theological seminars in Canada to study the Bible and Jesus' teachings, and to learn more about the practical aspects of looking after the congregation. On the basis of her work at the seminar and other studies, she was ordained as a deacon in 1991. We will think of her with love when we pray. Jautājums ir pacēlies. Kāpēc Māra no mums tik pēkšņi šķīrusies? Varbūt, ka atbilde ir atrodama viņas priekšzīmīgajā ticībā, ka tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Viņas pēdējās vēlēšanās bija, lai mēs lūdzam Dievu ar tēvreizi. Mūsu lūgšanas viņai deva mīlestības spēku izbaudīt dzīvi līdz pēdējam, un tad aiziet mierā pie sava tēva debesīs. Domāju, ka mēs viņu mīlestībā pieminēsim ik reizi, kad lūdzam Dievu. Domāju par Māru, man vakar nāca prātā apstulba Pāvila vārdi romiešu vēstulē, kur viņš raksta. Kad mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužas saskaņā ticības mēru. Kalpošanas spējas kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, kas ir sludinātājs, lai sludina, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kam ir priekšnieka amats, lai to pilda rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, tas, lai to dara ar prieku. Šeit ir aprakstītas dažādas kalpošanas, un tās, ko Pāvils min lielāko daļu, tam mēs varētu pasvītrot un teikt, Māra, ko darīt. Savā žēlastībā Dievs piešķira Mārai kaut ko mēs katrs atradām ļoti pievilcīgu, un tas ir viņas sirdi. Viņai bija kalpošanas sirds. Kopš es ar viņas iepazinos pirms 30 gadiem Sprīdīšu nometnē, atkal Sprīdīšu, kas saista mūs. Es nevaru atcerēties kādu mirkli, ka viņi kaut kādā veidā nekalpoja ne tik vien savai ģimenei, bet sabiedrībā. Pa šiem gadiem viņas kalpošana mainījās. Daudzus gadus viņa bija mūsu draudzē Sidnejā dāmu komitejas priekšniece. Bija virtuvē, arī apmeklēja slimniekus. Vēlāk viņas kalpošana izvērtās diekona amatā un beidzot arī mācītāja amatā. Visas mūsu tikšanās dažādās pasaules malās, viņas laipnību un mieru, sevišķi arī tās reizes, kad baudījām jūsu viesmīlību. Atvadīties no mūsu māsas Kristu un amatmāsas Māras vēlos vadīties no šī 24. februāra dievvvārdiem, vispirms ar vecās derības lozungu. Es priecājos par tavu pestīšanu. Sēru brīdī ir vāji mūsu mierinājumi, bet svētīgs tas, kam ir šis pestīšanas prieks.
Un tas ir tieši tas, ko Māra mums sludināja. Kā saka šīs dienas jaunās derības dievbārs pēc Jēzus augšām celšanās. Viņi gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bijuši kopā, un tagad sēroja un raudāja. Atvadoties no mācītājas Māras Saulītes, novēlu viņai un jums visiem mūžīgās dzīvības dāvanu, viņai Dieva mūžības gaismā un mums kā iedvesmu, mieru un prieku ejot vēl šīs zemes gaitas. Domās un lūkšanās un pestīšanas priekā ar jums vienots jūsu Elmārs M. Lozītis, arkibiskaps. Arī no manas puses, no visu mūsu šodien, kā mums mācītāji iznāk kalpošana, viena izvadīšana Džilokam, tā kā viņš šodien arī nevarēja būt ar mums kopā. Bet es arī nevaru minēt vārdā, laiks neatļauj, bet ir pienākuši ļoti daudz e-pasti un visādi citu veidu ziņojumi no amatmāsām un brāļiem par visu šo plašo pasauli, kas pateicās Dievam par Māras kalpošanu. Es lūkšu tagad Eiropu pieteikt izcīnas attītājs. And Scouts. She was our minister for the Guides for many years, but the speech is in Latvian, excuse that. Atvados un pēdējos sveiciens no Aitrā Austrālijas gaidu ģendas. Māra Saulīte ilgus gadus ir bijusi Austrālijas latviešu gaidu ģendas mācītāja. Arī viņa pati ir minusi gaidu taciņu Vācijas nometņu laikos. Viņa ir apbalvota ar gaidu pateicības zīmi un arī skautu Saulīti lentā. Eva Brenders, Sprīdīšu nometne. Svētā Krusta draudzes bērnu un jauniešu vasaras nometnes Sprīdīšos ir palikušas skaistā, neizdzēšamā atmiņā kā darbiniekiem, tā arī dalībniekiem. Sprīdīšu vasaras nometnes notika 25 gadus. Tu sāki piedarīties tikai dažus gadus pēc sākuma. Toreiz vēl dzīvoja Sidnejā. Es nesu pēdējos sveicienus mācītājai Mārai Saulītei no Latvijas konsulāta Melburnā. Ar mācītāju Saulītes aiziešanu aizsaulē latviešu sabiedrība Melburnā ir zaudējusi ne tikai ilgadīgo Melburnas pirmās latviešu evaņģēlistu luteriskās draudzes ganu, Latvijas patriotu, bet arī ļoti sirsnīgu, iecienītu un mīļu cilvēku, kura veltīja savu dzīvi, kalpojot Dievam, savai ģimenei un savai draudzei. Mācītājs Saulītes spēja iesaistīt visas paudzes savas draudzes dzīvē, un mēs ļoti novērtējam viņas lielo darbu, audzinot mūsu bērnus un jauniešus latviskā un kristīgā garā, jo īpaši ar savu ilgadīgo līdzdalību vasaras vidusskolā. Es ceļā līdz Latviju dodam viņām līdz mūsu nodarbs un viņas dzimtenes Latvijas iemīļoto kārtu. Celtus man. Zināmā, mācītas vienais kods šodien atvadīties no tevis pamatā. Kā jau Aleksandrs teica, 14 gadus, tu esi bijis mūsu kultāts. Ļoti daudzām lietām, arī stāvu kāpšanā, par ko es tikai uzzināju. Bet ko es apbrīnoju par tevi, ir tavs humors ar nedaudz melnu piegaršu, kas tev nepameta pat tavos smagākajā vai sarežģītākajā dzīves posmā. Kad es pie tevis aizgāju pēc tādas operācijas, kuras dēļ bija mazliet mati jānoskuj, lai varētu to operāciju paveikt, tu smējies un teici ārstiem, ka viņiem vajadzētu tavs matus noskūt tā, lai paliek tāda moho frizūra.
un tad varētu uzņemt fotogrāfiju no viņas un aizsūtīt Elijai, kur toreiz atradās ārzemēs, lai parādītu, cik moderna viņas vecmāmiņa ir. Svētbrīžs stāv mūsu atgriešanās skolā, un viņa un viņas draudze vienmēr ir atbalstījuši vidusskolu. Sēdās atvadoties, vidusskolas saime ir pateicīga mācītājai Mārai Saulītei par viņas lielo devumu vidusskolai, par lielo devumu latviešu sabiedrībai un par mīlestību un mieru, ko Māra Saulīte izstaroja, lai viegls smilts aizgājējiem. Tu dzīvoji pēc iemīļotiem vārdiem, skaista ir jaunībā, tā vienmēr ir un būs. Saltos un mīļā arī sarunas, dziļāko līdzjūtību savu. Viktors Pendrups, Marta. Un tad, kad visi darbi ir paveikti un zelta grauti savērti apsirkņos, kad nāk ziema. Un ziema apsers visu ar baltu sniega kārtu. Mācītājs Māras Saulītes aiziešana mūžībā, izvadot viņas. Mēs esam Melvots un arī Austrālijas latviešu saime zaudējis Eļu laipnu, humoru filmu, strādīgu cilvēku. Miers un mīlestība atspūļējās katrā Māras darbā un vārdā. Miers un mīlestība atspūļējās katrā Māras skolā novadītā svētbrīdī, katrā novadītā mācības stundā. Atvarās latviešu kooperatīvas, valde un jauna kopa. Un arī atvarās korporācija kopa Melburnā. Seniors Kāls Eimans lūdza pievienot viņu atvaru vārdus šeit. Vēstule. Aleksandrs Čaks. Mirst cilvēks, viņa augums zūd, bet vēstule, kur paliek nav? Man māte teica, nesatūk. Dievs ieliek to sev katlā. In your coming today, I was talking to one of my cousins a couple of days ago.
Kunga svētam prātam mums būs šeit padoties. Gan mīlestībā klusi par tevi asarus pirst, ko sirds ir zaudējusi, ko tā vairs neaizmirst. Pāri nāvis pīšļiem, kaut vēstules pārnes ceļ, kur prom aiz debes kalniem mums paradīze zeļ. Zemes tu esi ņemts, par zemi tev atkal jāpaliek. No zemes mūsu pestītājs Jēzus Kristus modinās jaunai dzīvībai, Dieva Tēva, Dieva Dēla, Dieva svētā gara vārdā. Amen. Mēs lūdzam kopā svēto lūgšanu. Dievs tas kungs lai paceļ savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Ja kāds vēlās atvadīties no Māras, uz Milša saujam, tad lūdzu nāciet tagad. If anybody would like to say farewell with a handful of sand, kopīgi atvadīsimies no Māras, ar dziesmu tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojas. Tuvāk pie Dieva kļūt, sirds ilgojas, jāsāk zināmā. Tuvāk pie Tevis, Dievs,
Kāpēc? Stāv tā kā viņa vajadzēja zināt.